Čau visiem! Esiet sveicināti Kinoblogi runā jubilejas, jeb 10. raidījumā. Comic-Con raidījumā! Jā, kurš šoreiz būs veltīts Comic-Con tēmām, pat cik es esmu tikko no viņa atgriezies, un par to nedaudz izstāstīšu. Es skatījos YouTube'ā. Un vispār es skatījos YouTube'ā, un es arī skatījos YouTube'ā. Bet mūsu šī raidījuma temati arī ir no Comic-Cona. Ar jums kopā ir Sergejs no Kinokults.lv un Sergejs no Kinokas.lv. Jā, ko es varu teikt par Comic-Conu? 3 lietas. Rindas. Rindas un trešā lieta. Tad kā Maksimā. Rindas. Kā Maksimā, nē, es nezinu, nekad neesmu stāvējis rindā no kaut kādiem 15 vai 20 tūkstošiem cilvēku, bet es nostāvēju. Tas bija foršs Comic-Con experience, jā, 8 stundas rindā, un es arī netiku iekšā, tas arī bija viens, un citi cilvēki netika, tā kā bija interesanti. Bet es arī tiku, citās dienās es tiku, citās es netiku, bet tas ir tāds foršs experience, kas man teica, ka tas ir labākais experience, kad naktī jākampo, un tad tu tiec no rīta, nekā, pa dienu kampo un netiec vakarā. Tad šampiātu, kad dienās pavējuši. Apmēram, visi aplaudē. Arī tu pats aplaudēji, tu esi jau tā, ka sajūtas prātā nedaudz. Un tad pēc tam tevi iebaks stācija, tu uzpalvēju tāds. Bija taču māks pagaižēt vai es pagaižēt? Es nezinu, nezinu. Bet ļoti nopietni, 15 000 cilvēku stāv rindā, un ir absolūti visi pozitīvi, un ir draudzībās atmosfēra, un visi ir geeki, un runās. Līdz brīdim, kad kāds pienāk un grib ielikt bez rindas, un es redzu, ka jau ir tā, ka tie hobitu dunču vien ārā, un tā, ka tur kaut kāds čubaka, kas tevi tur jau, un cilvēki pārvēršās par monstriem, un tā, un tiklīdz tā, ka ok, back off, visi atkal forši un priecīgi, un tā. Tu tas gribi ievasties. Nē, es negribu, es godīgi stāvu, man nepatīk, un tev bija hobita jā, man bija hobita dunčas sagatavots. Tā kā tās bija interesanti, tas ir tāda neatkārtojama pieredze, bet attiecībā uz kaut kādu informāciju un ziņām, protams, daudz ērtāk ir sēdēt mājās ar kafijas krūzīti un skatīties to, kā tev praktiski reālajā laikā tie, kas ir uz vietas tvīto un rakstu. Vienīgais, ko tu neredzi, ir tās studiju prezentācijas, kuru viņi arī ļoti bieži izlaiž tieši uzreiz, burtiski pēc prezentācijas vienkārši nopublicē internetā. Kas kaut kādā ziņā zaudē tam visam pasākumam tādu to ekskluzivitāti. Bet tu taču arī pats tas laukums, kur... Bet tas nav tikai prezentācijas, jā, tā ir tikai maza daļa, teiksim, tur ir milzīgs tas šofors, kur var nopirkt visu kaut kādas lietas, kur tiek prezentēti komiksi, un ir otra veids pēc komiksiem, un tiek sniegti autogrāfi un visu kaut kā, un tas ir tāds beigais notikums, un tas nav tikai pašā Comic-Con telpā, tāpēc, ka viss San Diego centrs, visi biznesi, kas ir centrā, viņi tajā brīdī piestācās klāt, teiksim, es braucu mājās ar vilcienu, un vilcienā braucu līdzi Transformers, un viss vilciens tā, ka tad bija nenormālā haipā par to. Viņš taču bija liels. Viņš bija liels, jā, viņš knapi tika iekšā un vēl grūtāk tika ārā. Bija interesanti. Un tā, ka viss pilsēta pilna ar maskotu cilvēkiem kostīmos, un tas tāds beigais tāds festivāls sajūta, kā sik dziesmu svētki. Jā, bija jautri. Bet noslēdzot manu viesošanās Comic-Conā, ja jums ir kaut kādi jautājumi vai jums interesē kaut kas konkrēts, jūs nebaidieties jautāt to komentāros šo video, mēs pēc tam uztaisīsim vienkārši atsevišķu jautājumu atbilžu sesiju, tāpēc, Question answer! Es nezinu, ko jau tādu izstāstu, teiksim, kas tieši jūs interesē, bet tāpēc mēs pāriesim pie tematiem, kurus tad šajā Comic-Con arī prezentēja, kas ir aktuāli mums un arī jums. Pirmais un svarīgākais ir Batman vs. Superman. Tātad, tiem, kas tankā, studija Warner Brothers paziņojas, ka 2015. gadā mūs gaida nevis Justice League of America filma, bet gan burtiski Man of Steel turpinājums, kurā būs Batmans. Viņi sākumā paziņoja, Man of Steel 2 iznāks 14. gadā, Justice League iznāks 15. un uzreiz tā, come on, Jack, tas nav reāli. Sākumā teica, ka būs vienkārši Justice League pirms Superman, tāpēc, ka tā, ka viņiem, tā kā vajag, investoriem kaut kas jāpasaka. Tagad viņi teica, ka Justice League būs 17. gadā, jo 16. gadā būs kaut Flash, Kas vienkārši, es nezinu, man vispār neinteresē. Varbūt, un ja viņš būs kā Green Lanterns, tad atkal viņi pārcels, un 17. gadā būs Man of Steel 3.
un Justice League būs 19. gadā. Nu, skaistās, ka viņi iestako nespot un neko nezinu. Izņemot Man of Steel, kurš tā kā kind of ir, un pie kura viņi tagad turās, un kur ir Snyders, un kuram droši vien tagad ir uzdevums, tad izdomā, kā tur ielikt iekšā Batmanu. Tas ir interesanti, jo sākumā bija tā figura bija Nolans. Tad īstenībā parādījās Mark Miller, kuru pateica, ka hei, tu būsi mūsu vīdons. Bet tas ir Foxam nejauc. Seri, jā. Sajauc, jā. Bet no Snyders... Kur tu skatījies? Bet tagad Snyders, jā, Nolan iedē īstenībā... Bet kaut kāds viņš tāds, man liekas, nezinu, vai viņš ir aizvietotājs. Nu, viņš normāls ar vienai filmai, bet vai viņš ir tagad masterminds, kurš visu man? Nu, viņš sanāk. Tā. Nu, viņš sanāk, bet vai viņš grib, vai viņš var, es neesmu... Man patīk Snyders, viņš krūts čoks, bet vai viņš var, vai viņš grib, vai viņš varbūt... Es domāju, ka jā. Man liekas, ka viņam vajadzētu fokusēties uz to savu Supermanu, kas viņam kind of sanāca, un pieņemsim, ka sanāca, un nevis tagad viņš tagad visu tā... Nu, tur vajadzīgs cits cilvēks kaut kāds ir. Un es saprotu, ka pēc Nolans to negrib darīt. Nu jā, tāpēc, ka viņš jau vispār pabeidzījās. Un kas ir interesanti, tad es saprotu, ka vismaz pēc mūsu nākamā topika varbūt jau pārliecot, ka tas pats labi nākamajā topikā. Par šo topiku es gribēju vienkārši... Tu pateici arī offline, off the record, jo mēs runājam arī pirms pasākumu, pirms ierakstīšanas. Par to, ka viņi taisīja Bruce Banneru... Bruce Wayne, es viss jūg. Bruce Wayne no paša sākumā. Jā, šī nav tēja. Kaut arī šī nav tēja. Bruce Wayne no paša sākumā, ka šīs būs restarts, un man liekas, ka tā ir ļoti slikta ideja. Jo Udim nepatika, cik bija starpība starp Amazing Spider-Man un Spider-Man 5 gadi, tad te ir pat mazāks attālums. Es personīgi neredzu problēmu, ja mums tagad būs virzošais Man of Steel, to bišķi Supermans, un viņam slēgs kā otrā plāna Batmanu, Flashu un tā tālāk. Nevis būs Supermans un tikpat ekvivalents Batmans un tikpat ekvivalents Green Lanterns. Varbūt, kad Marvelam sanāca un arī var strīdēties. Es tā nedomāju, ka tā būs, jo viņi jau sauc to par Batman vs. Superman, ka tas ir gan visai, tas Gojas pateica, ka... Tas būs Supermans ar Batmanu. Tas būs Supermans ar Batmanu, vai nu Batman vs. Superman, vai nu Superman vs. Batman. Bet tas būs Supermans ar Batmanu. Nav noticis arī tā, viņi pateica, ka varbūt Batmans būtu tā kā pirmais Batman. Es nezinu, ticamākais jau, ka būs. Es vienkārši domāju, ka Batmans spēlēs ļoti lielu lomu, un tad mēs atkal redzēsim to kaut kādu origin story, un vienkārši cilvēki nevarēs samierināties. Tāpēc mans piedāvājums būtu Joseph Gordon-Levitt, kā Robins, kā... Jā, Udi, beidz, mēs zinām jau, ka tev arī Spider-Mans nepatīk. Kā jaunais Batmans, un viņam nevajag origin story, viņu labi sasaistīsies ar iepriekšēju, un būs arguments arī, kāpēc Nolans vispār to producē, tāpēc, ka viņš ir no visas tās pasaules. Un cilvēki nāks, tāpēc, ka viņi jau zina to franšīzi. Viņi nāks tikai uz Batmanu, bet viņi nāks arī uz tiem iepriekšējiem daļām. Tev ir taisnība, bet es reāli negribētu, lai viņi... Es negribētu, lai viņi jauc iepriekšējos Batmanus iekšā. Viņam nav nekāda sakara, un nekad nebija domāts, ka būs sakara ar citiem. Un es domāju, ka viņu vienkārši ņemt jaunu aktieri, un viņam nav jātais... Nē, viņam nav jātais origin story, bet tas tā... Nevis tāpēc, ka man nepatīk, es gribu, lai tas paliek tur, kur viņš ir, vai viņi noslēg triloģiju, viss... Man neliekas, kad ir baigi vajag tagad stiept to visu pāri, viņi var uztasīt jaunu. Nu, es nezinu, es domāju, ka vienkārši... Dzīvosim, redzēsim. Jā. Tas būs jau darīt. Man ir pitch. Batman vs. Superman, īstenībā. Bet mēs labprāt uzklausītu jūsu domas, kā jūs gribat, vai jūs gribat Robinu, vai jūs gribat Bruce Wayne jaunajā filmā. Man domas tādas, ka Superman pirmajā daļā, kad viņš atnāca uz Daily Planet, kā Clarks Kents, un es nerunāšu par to, ka neskapēc cilvēki viņu nepazina, jo, nu, come on. Mēs dzīvojam pasaulē, kur ir digitālas kameras un telefonu, un nevar būt, ka neviens nenapačēja Supermanu pēc tam Twitter neielika. Bet man liekas, ka tas nav tas moments, tas nav vienīgais moments, kur filma nebija reāla. Tas nav vienīgais. Nē, tas vienkārši, tas ir pārāk naivi, bet ok, par šo, viņi droši kaut kā atrisinās.
Bet man liekas, ka viņš tā kā atnāks darbu un pie watercooler tā stāvēs un teiks, hei, Džeki, dzirdiet par to Supermanu, cik forši viņš ir, viņš izglāba mūsu pasauli. Un tā viņam cilvēki saka, bet nē, viņš iznīcināja pusi no Manhattanas. Un tad viņš iznīcināja arī pusi no Gothamas. Un tad Dark Knight, Batmans būs baigi pissed off, tāpēc, ka Supermans, tas Džeks, kā ciponis iznīcināja Gothamu. Un viņš gribēja satrapties. Es nezinu, vai tas būs Bruce Wayne vai tas būs Levits, bet īstenībā tas varētu būt Bruce Wayne, tāpēc, ka viņš tad dabūs pieeju Kryptonītam, un tā viņš piekaus Supermanu. Jo Snyders vai kas tur bija, viņš izsauca to Džeku, viņš arī pateica to citātu, tas bija par to, ka Batmans piekāva Supermanu, kas jau runājot par nereālām lietām, tad šīs ir vienkārši, what the fuck, vienkārši ar lāzeru, pārbrauc pāri Batmanam un gatavs. Bet tad, tā ir tikai pusi no filmas. Jo otrajā pusē parādīsies Lex Luthor, tu varētu spēlēt. Un tad viņi apvienosies un Lex Luthor dabūs Batman tehnoloģijas par kryptonītu un mēģinās iznīcināt Supermanu, bet tad viņi apvienosies pret Lex Luthoru, jūs sapratīs, ka tas ir Greater Good un tas ir super villain. Un tad Batmans izglābs Supermanu, jo viņam kaut kā tomēr vajadzētu nonākt līdz Justice League. Bet man liekas, ka tādas arī viss bija tie scenāriji Batmans versus Supermanu. Nu, tāpēc es arī pičoju tā. Okay. Ja tā filma arī būs un es sagaidu, būs viss nospēlējis, tas būtu diezgan bēdīgi. Jū, valku. Ne tikai man. Es saglabāju jums naudu. Nākamā ziņa nāk no Jossa Whedona, ir atklāts nākamās atriebēja daļas nosaukums, un tas ir The Avengers The Age of Ultron, par ko man ir ļoti, ļoti garš komentārs. Es nezinu, kas ir Ultrons. Es atzīšos, viņš ir arī tā kā supervillain, līdzīgs, viņš izskatās pēc Viņam arī galvā ir kastrols, tā kā visiem galvā kastrols. Jā, Neto, tas Thanos, visiem viņiem galvā kastrols. Viņš izskatās pēc robotiem. No Borša. Bet tā feature, kas man traucē, viņi parādīja Thanosu pirmajā daļā. Bet viņš nebūs otrajā daļā? Viņš nebūs otrajā daļā, bet abas gan Ultrona, gan Thanos tās mitoloģijas. Tīpaši Age of Ultron, kuru Whedons it kā pateica, ka mēs paņēmām nosaukumu, bet īstenībā tas nav pēc tā komiksa. Tā kā World War Z. Un vēl kāda cita filma, bet ir okei. Bet tajā komiksā īstenībā Ultrons tev iznīcināja pusi no supervaroņiem. Pēc tam nāks Thanos un iznīcinās otro pusi. Tad Avengers 3 vispār kas tur būs, tur viena nebūs. Tā kā es domāju, jā, ja jūs zināt tikai Spider-Manu un Supermanu, tad gatavojieties mācīties daudz jaunas nosaukumus. Thanos, Ultrons būs. Sāciet tagad. Un nākamais ir par Wolverine, ja mēs runājam visu laiku par komiksiem un Comic-Con ir... Par komiksiem? Par komiksiem. Wolverine'im paziņots ir, kad viņam būs loma tieši Days of the Past. X-Men, or the Future Past. Un viņš ceļos atpakaļ pagātnē, kur viņu vajadzēs mainīt gan nākotnī, kur mums ir pazīstamie Ian McKellen un Patrick Stewart, tas ir Magneto un Xavier. Un viņš ceļos uz pagātni, kur būs savukārt Fassbenders un McAvoys. Hugh Jackmans arī nenoveco pēdējo 20 gadus. Hey everyone in Latvia. Viņš varēs tēvot abus divus. Tas ir pamatots gan ar varoni, gan ar to, ka Hugh Jackmans ir iekonservējies kādus gadus 20. Nu, viņš izņemot no X1, viņš tā kā novecoja mazliet un kļuva tā kā spēcīgāks. Bet par Hugh Jackmanu vispār, man liekas, ir diezgan unikāls, kā viņš paliek Wolverines, kā viņam ir X-Men Free, kur nebija pārāk laba, kuram ir Origins. Bet viņš Wolverines. Viņš ir Wolverines, tā kā, ja restartēs Wolverinu, viņš būs Wolverines. Jā, jo restartēt jebko, bet tā kā mēs šo filmē, kad mēs šo būsim uzfilmējuši, mums jau būs notikusi Wolverine prezenta filma, tad tieši šī stāsta sākumu jūs redzēsiet filmas Wolverine beigu titros. Vai arī neredzēsiet, mēs atgriezīsimies atpakaļ laikā un izlabosim šo raidījumu. What?
tas arī viss par Comic-Con tēmām. Es esmu arī sataisījis video no Comic-Con, mēs viņus ieliksim šim video apakšā kā saites, varat apskatīties, kā tur iet. Es ļoti centos, bet ir skaidrs tas, ka mūs gaida ļoti daudz supervaroņu filmas. Ja jums viņas patīk, forši. Ja jums viņas nepatīk, Pārši diskutīs. man jūs žēl jau ir tagad, bet būs arī cits kino, citos raidījumos. Ne kino blogi runā. Vai, tiekamies!